Vai mēs varam būt droši, es skatos pirmkārt uz koalīciju, ka nav kādi aizkavēti, novilkti, atlikti jautājumi, kuri būtiski pēc vēlēšanām dienu vai nedēļu vai 2 nedēļas vai 3 nedēļas būtiski pamainīs līdzinējos uzstādības. Nu, piemēram, pa budžetu vai jebko citu, kas skar lielu sabiedrības daļu. Jā, varam būt droši. Varam simtprocentīgi būt droši, garantējam. Varam būt droši. Arī pagājušajā gadā tieši nedēļu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām arī tiks teikts, ka uzreiz pēc vēlēšanām būs kādas negatīvas ziņas. Nu, tas, kas attiecās uz parlamentu, tad es neredzu šobrīd, ka varētu būt valdībā, kas un kādā veidā, nu, to man ir šobrīd grūti pateikt. Jums ir grūti pateikt. Bet tas, kas ir, kad teica aizķēries kaut kas, tad, man liekas, demogrāfijas plāns ir aizķēries. Nenāk prātā neviens jautājums, kur mēs būtu mērķtiecīgi atlikuši pēc vēlēšanām. Protams, ka pēc vēlēšanām ir vairāki svarīgi lēmumi, bet tie visi, manuprāt, ir publiski zināmi. Nodokļu celšana iepriekšējā raidījumā mēs par to runājam, ka pēc vēlēšanas tā pēkšņi gada vidū nodokļu celšana, pat budžetu negaidot. Nē, kopā ar budžetu nāks. Ar vienu no versijām, ka varētu pēkšņi sākties tango pa ģenerālprokuroru. Es domāju, ka ir pietiekami daudz iekšēji konflikti koalīcijā, kur šobrīd ir iesaldēti un nenotiek virzība. Konflikti iznāks ārā. Par ko? Es domāju, ka viņi ir iesaldēti līdz pašvaldību vēlēšanām, un pēc tam es neizslēdzu, ka varbūt ir izmaiņas valdībā. Nu, es domāju, tās pārmaiņas varētu būt saistītas ar valdības sastāvu.